Nu, ko, draugs, kripto entuziasts, protams, šeit kriptomānija, un šoreiz mēs gribam jums parādīt kaut ko atkal jaunu. Kāpēc tas mums ir interesants? Fantasy Pepe, tātad jebkas, kas ir ap šo te mīmu monētu, vienmēr nonāk, kā saka, mūsu redzes lokā, bet šis nu pat ir burtiski startējis pirms pāris stundām šodien, pirmdienā pēc lieldienām, un varbūt tāpēc tas ir interesants arī tev. Par to visu šajā te video apskatīsim sen neapskatītās mīmu monētas. Kāpēc man likās šī te interesanta? Tāpēc, ka te, protams, ir kaut kāds pievienotais moments, spēles gamifier moments, ja? Un pat labāk šis viss gamify moments ir savienots kopā arī ar mākslīgo intelektu, līdz ar to tas varētu būt kaut kas interesants. Bet kā parasti, tad apskatīsim visu pēc kārtas. Pirmkārtām, dotajā brīdī šī pirmspārdošanā iegādājumā monēta, kā vienmēr ir iegādājuma ar visām iespējamām draudzīgajām kriptovalūtām, plus arī kartes maksājums, ja gribās to darīt. Ja maksāsiet ar kādu no draudzīgajām šīm te monētām, tad attiecīgi varat arī tā kā iesteikot. Stakingam gan ir paredzēts tātad kurš tīkls. Visdrīzāk, kad mums labi zināmais un cits zināmais tīkls, kas jau visiem ir sen saprotams, tātad Ethereum tīkls, ja? Un tātad varat sakrāt, kā saka, pepes un dabūt atpakaļ dotajā brīdī, kā es redzu, pie sākotnējās vērtības ir 470,788%. Esat kaut ko tādu redzējuši. Jūsu banka jums piedāvā 0,7%. Šeit 470,000. Vai tas ir reāli? Jā, tieši tā. Kāpēc? Tāpēc, ka pasākums ir tikko sācies un, protams, katrs iesteikoties Pepe joprojām ir kāds, ir uz tās robežas, kad jūs, principā, varat tātad samazināt kopējā vai palielināt kopējā baseinu skaitu, un līdz to katru reizi, ka kāds iesteikos savējo daļu, tad šīs procents samazināsies. Bet dotajā brīdī tas ir fantastiski liels, un tieši tāpēc mēs arī dotajā brīdī iepirksim šo te monētu. Jo gala beigās, ja viss noiet nepareizā virzienā, mēs būsim iekrājuši tik daudz monētas, kā saka, rewardos, ka pat droši vien, kad pie vissliktākā scenārija mēs nepazaudēsim savu kriptovalūtu. Tas ir tieši tāpēc, tik forši ir būt arī šeit kriptomānijas, kripto kopienās. Ja jūs esat pievienojušies kādiem no mūsu draudzīgajām sadaļām, tad pirmie soļi kripto uzrāviens ir tas, kur jūs šo informāciju saņemat pirms, starp citu, kripto uzrāviens šo informāciju saņem jau pirms 4 dienām, kas nozīmē to, ka viņi jau varēja laicīgi sagatavoties pirms vispār šī monēta nonāk pirms pārdošanā. Spēt iedomāties kādas priekšrocības. Ja? Tā kā gribat pievienoties, gribat būt visiem priekšā, izmantojiet kriptomāniju, mēs esam šeit, lai kopā pavairot, pelnīt kriptovalūtu, bet vienmēr atcerieties par risku. Risks ir tāds, ka, ja nezināt, ko darat, varat pazaudēt daļu vai visu savu kripto naudu, un tad nav, protams, nekāda prieka no tā visas. Runājot par Fantasy Pepe, tātad tie, kas vismaz zina, kas ir Fantasy futbols, Fantasy futbola līga, kas ir principā tikpat liela kā UEFA vai jebkura cita līga, tikai viss ir online, tad zinās, ko tas viss nozīmē. Ja nezināt, tad vienkārši šeit ir variants, kad ir tātad šīs te komandas, kas ir veidotas no dažādām kripto monētām, un viena pret otru tās arī virtuāli cīnās. Un kā šeit ir aprakstā, tad interesantā lieta tā, ka žūrija vai kas viņus tā kā novēro un vēro līdz ir mākslīgā intelekta programmas kā ChatGPT, DeepSeek, Grok un citas līdzīgās copy-paste AI tātad šīs te programmatūras. Jeb, kas mums ir jāzina par tokenomiku, tātad kopējais izlaižot monētu skaits būs šāds te 125, ja, ar daudzām nulītēm. No sākumā tad būs privāta pārdošana, kas sāksies par šādu cenu, tas ir pirms pārdošana, pirmās 3 dienas, un būs 30 šādi pirmsēles raundi. Tas nozīmē, ka šis pasākums var ielikt diezgan ilgi, kas nozīmē, ka jūsu ieguldītie līdzekļi būs ieslēgti diezgan ilgi. Ar to arī rēķināties. Ja, tādā te veidā pirmspārdošanā 20%, stakingam paredzēti 15%, 35% mārketinga budžets. Šis man vienmēr liekas interesants, kur tas aiziet. Ja. Un tad šīs te 15% būs prediction rewards. Tātad tas ir tas, kādā veidā šī spēle strādās. Tad, ja uzminēsiet pareizo komandu, kur vinnē, tad jūs attiecīgi saņemsiet atkal atlīdzību šajās te monētās. Ja? Un, protams, tad, kad monēta nonāks atklātā tirdzniecībā, jeb šo biržā, tātad priekš likviditātes netiks nodrošināt vēl izmantot 15%. Nu, tas viss vairāk un mazāk skaidrs. Pati ceļakarte. Nu, šeit ir pati ceļakarte, var apskatīties, tad pirmā fāze, tas, kur mēs esam tagad, publiskā pirmspārdošana sākās, pēc tam sāksies masveida reklāmas kampaņa. Nu, varētu skaidrīt, ka mēs arī piedalāmies reklāmas kampaņā, jo mēs jums šo te rādām. Starp citu, links uz šo te pasākumu ir zem video, un kā vienmēr nobrendots droši links, lai jūs aiziet pareizo lapu. Mums nesilts ne augsts, vai jūs iegādājaties šīs monētas, vai jūs nopelnat vai nē, bet principā šīs nav finanšu padoms, šis ir vienkārši tas, ko mēs darām ar savu daļiņu, ar nelielu daļiņu no savu risku kapitāla, kur mēs izklaidējamies, kur mēs investējam, kur mēs pelnam
šādā daļā, kā nopirkt. Kā gan nopirkt? Ja jums ir skaidrs, kā lietot kriptovalūtu, vispār šādam jautājumam nebūtu, bet parastais variants, tātad izveidot savu maku, savienojot maku ar attiecīgo monētu. Depozīts ir iespējams gan Ethereumā, BNB vai USDT vai USDC monētās. Ja gribat stakingā piedalīties, tad vienīgais variants ir izmantot Ethereum tīklu, un tad vai no Ethereum vai USDT vai USDC Ethereum tīklā, un viss notiek. Protams, vieglākais veids, kā iesteikot, ir pat taisno iet te augšā, kur bija stakings, kur bija stakings. Un buy and stake šajā vietā tad savienojot maku, izvēlēties, kuru maku jūs gribat. Piemēram, Metamask savienojas, galvenais, lai jums tur ir pietiekami daudz attiecīgā monēta, ko nopirkt. Un, ja nav makas, spiežat šeit, izveidojot maku sev no sākuma un tad ar to visu arī nodarboties. Kas vēl ir interesanti, tad, protams, jāsakoja sociālajiem tīkliem, lūk, viņu X, jeb Twitteris bijušais, tātad šeit var piesakot līdzi, jau nospiežot follow, lai vienmēr būtu lietas kursā, paskatieties 9800 cilvēku seko, tas ir tāds interesants parādījums, protams, Telegrama Fantasy Football 1159 subscriberiem ir diezgan reāls cipars, jo Telegram vienmēr vairāk ir tuvu tam, kas ir patiesībā reālais, cipars šajā te spēlē, un izmantojot sociālās tīklus, lai, principā, dabūtu aktuālo informāciju par un ap to, kādā veidā jūs šeit var piedalīties. Bez tā visa, nekas sarežģīts šajās visos pasākumos nav. Atgriežoties pie ceļa kartes, tātad te ir apskatīts token launch, tad otrā fāze token launch. Trešajā fāzē būs tātad šis te paredzēšanas spēle tiks palaista. Ceturtajā tehniskais Polygons Network chosen for ultra-fast fees. Tātad pats spēles elements tiks izvietots Polygon tīklā, ātras kustības un zemām, komisijas maksām salīdzinot ar to, kāds tas ir Ethereum tīklā. Tādas interesantas lietas. Par staking, tad ir aprakstīts stakings, tas, kurš paredz 150 līdz 150%, tas ir ierakstīts 7. fāzē. Tas ir jau par pašu tokenu, kas tiek paredzēts, bet pirms pārdošanas tokenu šī iespēja ir tagad. Kas ir interesanti, atcerieties, protams, to, kad brīdī, kad jūs iesteikojat, izdomājat, vai gribat steikot visu vai nē, tas, protams, vispār piedalīties, jo parasti ir tā, ka jūs varēsiet izņemt savus šos pepes, izklējumot šīs pepes ārā. Bet tajā pašā laikā jums iespējams, ka nebūs iespēja tātad izņemt kādu pirmo nedēļu, tātad izņemt pamatsummu. Tā parasti tas šeit arī ir. Tā kā tas, ko es gribēju uzreiz pabrīdināt. Lai notikai tā, ka mēs te vienmēr stāstam, tad pēc daudzām reizēm pa lielam mums ir, protams, kā vienmēr divi konti. Viens ir šis te demo konts. Ir tie iemesli, kāpēc demo kontā mēs turam limitētu mazu, līdzekļu apjomu, tātad pademonstrēsim, kā tā iegāda ir. Šajā gadījumā tad varam iegādāties caur šejieni, un no otras puses, protams, paskatīsimies, kā ir caur to staking. Paskatīsimies tad šo te variantu, tad buy and stake. Pirmkārt, tad jums ir jāsavieno ar savu Metamask maku, tad, kad tas notiks, tad attiecīgi jums parādīsies šāds skats. Tad vēlreiz pārliecināsimies, ka mēs esam savienojušies ar šo te maku. Account details. Tā, šis te mums ir pievienots vai nav, to mēs varam ātri pārbaudīt. Ja mums nav, vai šādi, ka nav savienojis, tad lūk, varam pievienot šo te. Tagad mēs esam savienojušies, un tagad varam buy and stake. Lūk, mums parādās, mums ir 0,055 Ethereum kaut kādi, kas nopirks mums šādi apjomu. Mēs varēsim iesteikot pat 329,000, un kamēr es ierakstu, tad šis te apjoms samazinās. Kāds ir tāds ir, spiežam virsū, pērkam, cik daudz nopirksim, to redzēsim, tad balans mums ir 0,061, bet, protams, mums ir nepieciešams arī šai te ķēdes transakcijas maksai. Šobrīd network fee ir pietiekami vispār superīgi zems, tā kā neticami zems, kas, protams, ir ļoti labi. Spiežam nopirkt. Viņi izmanto tātad šo te on-ramp versiju, lai pārdot mums šis te pirmspārdošanas monētas. Skatīsimies, ka tā transakcija apstiprināsies, un tātad, lūk, mēs esam arī iegādējušies mūsu balansu, nopirktās monētas skaits 295,353 tokenus. Mēs varam apskatīties transakciju arī blokķēdē, kā vienmēr apskatīties transakciju blokķēdē. Jūs zināt, ka kriptovalūtas viss ir caurspīdīgi, viss tiek ierakstīts, virsgrāmatā, lūk, arī pati transakcija. Tātad no šī te maka, kur bija transakcijas apjoms bija $87, šobrīdējā tirgus vērtībā. Pārgāju šejieni un tālāk tad transfers 1, transfers 2 un tad ieskaidījums apkārt. Tad patiesībā cik notika 1, 2, 3, 4 darbības notika tur, aiz šī te paša procesa. Kas ir interesanti, tad lūk, mūsu ieguldītās monētas un paskatīties pie šī te milzīgā procenta, kas ir 349,000. Patiesībā viņš jau ir nokritis kopš tā brīža, kad es jums sāku šo video filmēt. Redzēs, kad jūs ieiesiet, cik tad procenti šeit ir, bet, ja procenti ir virs 1000 vēl, tad tas ir ļoti labi. Tad tajā brīdī jūs paši jūsu acu priekšā, tad jūs redzat, ka mēs esam 1960
44 šos te Pepe tokenus vēl saņēmuši. Tas ir iemesls, kāpēc forši ir būt tādā grupā, kā Kriptomānija, Kripto uzrāviens 2.0. Tur mēs visādi šāds projekts atrodam, ieliekam un darbojamies ar šiem te projektiem agrīnā stadijā. Kamēr viņš nonāk YouTube, bieži vien tas ir dienu, divas jau vēlāk pēc visu pasākumu. Joprojām bieži vien ir ļoti labi, bet, kā es teicu, jums nav stratēģijas, jums nav pieejas, jūs nezināt, ko jūs darat, tad visdrīzāk jūs metat naudu pret sienas, cerot, ka tā pielīps, bet tā nepielīp. Jūs iespējams iegūstat kaut kāds daļējs zaudējums, un tad jums liekas, nu, tad viss ir kā vienmēr tikai apmāns un nekas te prātīgs nav. Ja? Jūs pametat to visu un ejat atpakaļ strādāt savā 9 līdz 5 darbā un dzīvot nelaimīgi dzīvi līdz galam. Ok, es atvainojos, es tā, protams, nedomāju, bet vienkārši kontekstā tas tā kā sanāk. Ja? Bet es ceru, ka jums ir kaut kāda doma. Ja nezināt, kur sākt kriptovalūtās, sākat visforšākā vieta, kur sākt, ir, protams, pirmie soļi, kā zinat, ir iesācēji online vienas dienas apmācība, kas, principā, jūs vienas dienas vai vienas nedēļas laikā viņi var apgūt, un dotajā brīdī mums ir vēl pavasarī īpašais pasākums līdz, manuprāt, rītdienai vai parītdienai, tad cena atgriezīsies, kā saka, normālajās robežās, līdz tam laikam varat uz pie šo pogu un iegādāties, un jā, tā kā tāds tieši tas pasākums arī ir. Visiem, kam šis te patīk, fana Pepe, var piesakot viņu tā kā sociālajiem tīkliem. Kaut kur te bija arī es skatījos arī par to security, biežāk uzdotie jautājumi, kas ir Pepe tokens, ko ar to visu darīt. Bija viņiem arī kaut kāds audits veids, nebija kāds audits veids, kaut kur es redzēju, bet, iespējams, es dienā tik daudz dažādu šos te projekts šeit apskatos, kam, visi jau sajaukt, lūk, visi mēdīji, kas par šo te rakstīs, tātad, kā es jau minēju, šobrīd ir ļoti, ļoti izdevīgi šo te iegādāties, ja. Tā kā, bet atcerieties, nav finanšu padoms, kā es teicu, ja nezināt, ko darat, viss var aiziet kuku greizi, jā, bet redzēsim, kas būs pēc nedēļas, kas būs pēc mēneša un kā tas viss beigās izvērtīsies. Būs interesanti pasakot līdz katrā ziņā mūsu YouTube kanālā. Kriptomānijas YouTube kanālā ir daudz šādi projekti, man liekas, pagājušā gada laikā mēs esam gandrīz 100 vai pat 100 esam apskatījuši šeit, kas ir ļoti maz daļa no tā, kur mēs paši esam iepirkuši un kaut ko darījuši, bet, kā jūs zinat, tas viss aizņem laiku. Ja jūs neskatāties, ja jūs neatbalstāt, jūs neiespiežat laiku, ja jūs neskatīties līdz galam, YouTube kanāls cieš no tā un beigās mums pazūd arī entuziasms visā tajā darboties. Lai tā nebūtu, ja tu esi noskaties šo līdz beigām, es gribu tevi apsveikt. Tu esi starp 1%, kā saka, top kripto entuziastiem, kur tam visam seko līdzi, un tuvākajā nākotnē mēs tādiem kā tev plānojam kaut kāds īpašs piedāvājums. Tieši ievietosim viņus pašā video beigās, pēdējās 10 sekundēs, lai tu saprastu, ka tu esi īpaša, lai tev viss izdodās. Piesako Kriptomānijai visos sociālajos tīklos, lai nekad nepalaistu garām jaunāko informāciju. Fantasija Pepe, lai izdodās nopelnīt 1 miljonu vai 1 dolāru, jebkurā gadījumā, lai izdodās viss, kas šeit ir tik foršs, ja? Un kamēr mēs šeit noslēdzam to visu, varam apskatīties, tātad cik tokeni mums jau ir šeit, kā saka, izdevušies, sanākuši, uzelpojuši, transakcija pabeigta, tas viss ir labi. Atpakaļ mums ir 10 dolāri palikuši pie šī pasākuma. Ok. Tātad mēs laikam restartējam šo visu pasākumu, tāpēc mums nav viņš savienojis. Lūk, paskatieties, 9034 pepes jau mums ir iegūts. Dotajā brīdī mums ir 11% no kopējās atdeves. Saprotiet, cik tas ir fenomenāli daudz, 11%. Jā, tas ir tā kā 1/10 ar šito mazo pirkumiņu. Labi, tu nobeigšu, došu signālu mūsu kolēģim, lai viņš iepērk ar lielāku summu, un tad jau, lai visiem veicās. Pagaidām.